2000. gads. Vēju pilsēta. Liepāja pret Bukiem. Šī vakara klasikā redzēsiet, kādu metienu iemet Agris Galvanovskis. Uzzināsiet, vai Uldis Višņēvics sasniedza 5000 punktu robežu un sapratīsiet, kāpēc Rolandam Liepkalnam tuvāks ir futbols, nevis basketbols. Gan Liepājas, gan Gulbens komandas uz šo spēli ieradās papildinātos sastāvos. Buku pieteikumā tagad atrodams Basketbola savienības ģenerālsekretārs Arvīds Grigaļevičs, kurš laukumā vēl neizgāja, bet Liepājā debitēja Uldis Višņēvičs. Jau pirmajā ceturdaļā Buki ielika pamatus uzvarai. Šīs 10 minūtes uzvarot ar 28-6. Liepājnieki līdz ar to pārspējuši sev piederošo antirekordu punktu gūšanā. Vienā ceturdaļā līdz šim tas bija 7 punkti. Apskaužamu precizitāti demonstrēja Buku kapteinis Agris Galvanovskis, bet kronis visam bija pirmā puslaika pēdējās sekundes. No metriem 9 Agris met un līdz ar sirēnu bumba krīt grozā. Pēc pirmā puslaika rezultāts 53-29, un vienīgā intriga, vai Uldim Višņēvicam izdosies tikt pie 5000 punkta LBL spēlēs. Pagājušo sestdienu Uldim pietrūka 13 punktus, kurus viņš pacietīgi vāca. Līdz spēles beigām atlikusi nedaudz vairāk kā minūte, un Uldis ir precīzi no groza apakšas. Viņa kontā 4999 punkti. Ja Bukiem izdevās viss, tad Liepājnieku emocijas raksturo divas epizodes. Trešās ceturdaļas pēdējās sekundēs Rolands Liepkalns pierādīja, ka futbols viņam tomēr tuvāks. Pēc brīža divatā bumbu nenotur Višņēvičs un Alksnis un seko dažas pieklājības frāzes. Bet atgriežoties pie Ulda 5000 punkta, spēles pēdējās sekundes viņam piespēja vairākas maiņu kustības un ir mums tāds spēlētājs, kurš guvis vairāk par 5000 punktiem. Diemžēl zaudējums bija sabojājis Ulda noskaņojumu, un mūsu pirmais 5000-nieks no intervijas atteicās. Vienkārši varbūt vairāk noskaņojamies, un tā spēle aizgāja, un es tādā kondīcijā savu komandu šogad vēl nebija redzējis.